runājot par inovācijām, kas tad tas ir? Un šeit mēs varam redzēt, ka sākumā mums tātad ir zinātne un izglītība, kas rada šīs te zināšanas, kas rada jaunās lietas. Tālāk mēs ejam, teiksim, ar šīm lietām uz tirgu. Tirgū mēs pārdodot šīs zināšanas jau konkrēti produktu veidolā dabonam naudu, šo naudiņu. Mēs vēlāk atkal ieguldam izglītības un zinātnes procesā un viss, teiksim, tā notiekās. Ja? No sākuma zināšanas rada naudu, vēlāk nauda rada zināšanas. Un tā viņš papu iet, viņš principā pa spirāli smuki iet uz augšu. Ja? Tātad visu laiku, teiksim, tā ir kaut kāda pievienotā vērtība, kas tiek radīta. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vēlēdamās sakārtot šo te jomu, lai saprastu, kā tas viss tiek atbalstīts dažādās stadijās. Ir izveidojusi schēmu, ko man, diemžēl, no prezentācijām izdevās atrast tikai angļu valodā. Ir arī latviskā versija, man teica. Es ceru, ka vēlāk, teiksim, nopublicēs mājaslapā pēc šī fóruma. Un tad tur ir 3 posmi. Ja? Sākumais ir pirmssēklas posms, ja? Pre-seed fund. Tad ir faktiski nākamais, teiksim, šis te intelektuālo teiksim, tā īpašuma tiesību sakārtošanas periods, ja? Un vēl papildus tirgus analīzi, papildus finansējumu piesaist. Un tad jau nāk biznesa attīstība ar šo te sēklas daļu. Parasti lielākās problēmas jau nav tad, kad mēs to biznesu gribam izaudzināt, tad, kad mēs jau esam sevi pierādījuši tirgū. Ja? Lielākās problēmas ir tieši tajā pašā sākumā, ka mums ir ideja. Varbūt esam nodibinājuši uzņēmumu, bet turpat uz vietas mīņājamies. Nedabonam, teiksim, tā to iespēju augt. Un tad, ir, teiksim, tā šīs te labās lietas, kad jā, protams, ir konkursi, kuros var piedalīties un mēģināt pierādīt sevi, bet bieži vien ir vienkārši vajadzīgi cilvēki ar pieredzēm noteiktās citās jomās, kas var mums palīdzēt. Ja? Un tad parādās tas jēdziens, ka pirmssēklas posmā mēs varētu runāt par mentoru palīdzību.